Tā čau visām, kas mūs šobrīd klausās. Man prieks, ka tu esi pie mums ar YouTube vai arī Spotify, kur tu šobrīd šo visu dzirdi. Un man šodien ciemos ir Māra Sleja. Sieviete, kuras personīgi nepazīstu, un iepazinos arī pateicoties savam podkāstam, jo tu kaut kā sāki laikam komentēt dažādus manus ierakstus, un tad es sapratu, un kāpēc tu man ļoti ieinteresēji, ka tu esi no tiem retajiem cilvēkiem, kas interesējas par sievietes veselību un lasa jaunāko literatūru un grāmatas, un pats galvenais to arī to ievies dzīvē. Jo, zin kā, ļoti bieži mēs izlasam, padomājam, tajā brīdī baigi forši, varbūt nedēļa kaut ko padara un pēc tam aizmirsti. Un tāpēc es jau sen domāju, es gribēju saprast, ko tu īsti esi izlasījusi, kā tu esi ieviesi uz dzīvē un kā tas reāli strādā. Tā kā Māra forši, paldies tev liels, ka tu piekriti sarunai. Un es gribu par tevi pateikt to, ka man tas ilgi bijusi autoritāte. Nevis tāda slikta autoritāte, bet labā ziņā. Nav pressure vispār mūsu sarunai šobrīd. Ja? Un par to man likās, ka viss, ko tu dari, tā kā darbā, un pat diezgan augsta latiņa, un tad, kad sāk ķerties šim, man bija tāds, what? Nu, tā kā aiziet, šis būs labi. Tāpēc man liels prieks par to, ko tu dari. Un, jā, man arī. Un es tikko arī Instagramā redzēju, ka varbūt Igaunijas grāmata varētu būt kaut kāda opcija. Tāpēc, lai viss izdodās, un, kas saka, lai nauda griežās, un sievietes izglītojās, un ir rīktīgi forši, man rīktīgi liels prieks par to ieguldīto darbu. Paldies! Es domāju, ka Latvijā mēs esam jau mazu revolūciju arī Zanda ar savu aktivitāti, Zanda Zariņa Rešetina, un jau arī vien vairāk. Varbūt arī dažas sievietes, kurām nevajadzētu par to runāt, tā kā vienkārši esiet uzmanīgas, kas ir tie eksperti, kuros jūs klausieties. Jā? Jo es arī vienmēr saku, uzreiz man reizēm pārmetu arī paši ārsti. Es arī saku, es neesmu ārsts, es arī nesaku, ka es mācu jums ginekoloģiju, tāpēc es intervēju ārstus, kuri saprot šīs lietas, tā kā pievērst uzmanību, kurš ir tas, izējas avots, un kurienes nāk tā informācija. To vajadzētu. Man īstenībā ļoti daudz ko teikt, bet es ļaušos tavam plūdumam un taviem jautājumiem, jo vakar man bija stress, jo sapratu, man ir tik daudz ko teikt, ka man ir bail, ka es neko nepateikšu. Tāpēc es ļaujos tev. Tas ir vienmēr, bet mēs abas ātri runājam, tā kā paspēsim daudz. Klau, Māra, sāksim ar to, ka cik tu esi veci, jo tu, manuprāt, īsti vēl neesi perimenopauzes tēmā. Es esmu 36 gadus veca, un mana ginekoloģe ārpēc aizmirst tikko tu viņu intervēja no Kvartusa. Baranovska. Baranovska, jā, ir arī Baranovska. Un man bija ļoti smieklīgi pēdējā vizīte pie viņas, jo viņa tā kas mēs, man jāsāk klausīties, ko tā Inga Spriņa tur runā. Man pie visas pierādes nāk, vēl pirms tam viņa bija intervējis. Un es viņai, protams, prasu arī pēc tādiem podkāstiem kaut kāds jautājums. Viņa saka, ka vēl nē, ka vēl nav, un kad viss izskatās ļoti labi. Man ir, es varu tagad dzirdes problēmas, mēģinu risināt, kas man arī ir iesēdējušās un tam līdzīgi. Bet, jā, tā kā 36 gadi, it kā perimenopauze, nav vēl perimenopauze. Vismaz pēc manas ginekoloģijas vārdiem, un nezinu, vakar kaut ko bišķi neatcerējos, bet nedomāju, ka man ir brain fogs. Tā kā es esmu tādā, pa vidu. Jā, bet es saprotu, ka tu esi tām sievietēm, kuri interesējās par veselību, vai ne? Tu sako līdzi gan tam, ko tu dari. Varbūt jāizsās savu dienas rutīnu, kas ir tas, vai pat nedēļas rutīna. Zin, kas ir īstenībā par to rutīnu, un to šobrīd ir tāds bišku mikslis man, jo es tev pateikšu godīgi. Es vakardien, kad man arī teica, ka vajadzētu pastīties grāmatas, ko es esmu lasījusi tam līdzīgi, tā lielākā problēma ir tā, ka atskatoties uz to, man pa dzīvi vienmēr ir bijis, ka man ir kaut kāda viena aktuālā grāmata, kurai tad es sekoju, un tā riktīgi atpakaļ. Tas ir labi, tur sākot ar psiholoģijas grāmatām tam līdzīgi, bet ja tu man prasi par veselību, katram manam dzīves posmam bijusi cita kaut kāda tehnika vai vēl kaut kas, un es tev gribu uzsvērt par to, ka, piemēram, tad, kad es paliku stāvoklī, es lasīju grāmatu Vieglu dzemdību metode, Gentle Birth metode, un darīju visu pēc tās grāmatas. Vingroju, pirmoreizīvi ieturēju diētu, lalā. Tagad man piedzima otrais bērns, man sāka likties, kaut kā tā kā gribās tā kā to savu ķermeni. Tad man ienāca tā In the Flow, un pirms tam vēl Woman's Code, kas tad par to sieviešu hormonālo sistēmu, tas man bija tāds fokus. Un tagad, kad man ir tāds, hei, šo jau es tā kā saprotu, jau 6 gadus tā kā dzīvoju pēc tam, tad kas ir nākamais? Un tad nākamais jau ir tieši šī tevis pieminēta tēma. Es tieši paskatījos, kad, liekas, 6 gadus atpakaļ par to vispār sāku interesēties. Un es tev nevaru pateikt tādu rutīnu vai tam līdzīgi, jo man šķiet arī, man bail tev teikt, lasot arī tavā grāmatā, es esmu tā kā pusi izlasījusi, lasot arī tavā grāmatā, es redzu, cik tev tas viss ir strukturēti un tā ļoti labi uztaisīts. Es vēl iespējams šobrīd tikai skatos, jo man tas lūzuma punkts bija tad, kad pirms pusotra gada es skatos, es esmu 1,78 cm gara. Es šādā augumā biju 50 kg, kad es biju 15 gadus veca. Tagad es esmu 72 kilogrami. Ja? Tā kā vienkārši tagad saprotu, ka ar katru gadu nāca klāt, un man viss kārtībās, vienmēr bijis pilnslaida modela, viss forši. Un tad vienā mirklī pirms pusotru vai 2 gadiem ir tāds, pag, ja mēs šādi turpināsim, arī tu savā grāmatā to minēji, tie ik pa 2 kilogrami katru gadu klāt, tā kā nekur labi man neaizvedīs. Un mans mērķis bija tā kā
apstādināt. Pirmoreiz dzīvē es ar savu tiešām dieva doto it kā skaistuma standartiem atbilstošo augumu bija tāds, hei, šis var aiziet arī kaut kur tur, kur es negribu, jo es jau esmu pieradusi, es neko nedaru, man viss notiek, aktīvi dzīvoju, viss notiek, bla, bla, bla. Un tad mani Kristīna Garflova uzaicināja pārgājienā Taģikstānas. Un mums bija pieejams par brīvu treneris, un man bija tāds, let's do this, un man vēl turpat Zane Daudziņa, ko es varu īstenībā ieteikt kā brīnišķīgi piemēru visam, kā uzturēt sev labā veselībā pie prāta un vispārējā. Mēs reāli gatavojamies tam pārgājienam. Un tad tikai sākās tā rutīna, pie kuras es esmu šobrīd nonākusi, atbildot uz tavu jautājumu, kas ir, ja tā no sporta viedokļa skatās, otrdienās, ceturtdienās man ir boks treniņš, nokaut džimā pie Viktora, boks trenera. Pirmo 40 minūtes mēs iesildamies, tā, ka tā nav iesildīšanās, tā ir nomiršana 40 minūšu laikā. Un tad es eju pie viņa meitas Vitas, kura paralēli ir viņai privātie treniņi. Sākums kā pie viņas privāti, un tagad jau es pati kaut ko daru, un viņa man pieskata viedod apri treniņus, un es diezgan patstāvīgi ar Vitas pieskatīšanu. Tas ir tāda treniņa režīmā. Šodien man ir plāns ar našķoties Zaniņu, Zanu Grēviņu pirmo reizi aiziet uz MyFitness, uz steperu kāpšanu. Jo to es arī sapratu, tikko esot kalnos, kāpjot apkārt Monblānam, ka man ir spēks, bet man nav izturības. Un es ļoti gribu likt uz kardio. Un kas man ļoti patīk tavā grāmatā arī, ka es ļoti daudz ko zinu, es jau esmu daudz ko lasījusi, arī angliski, ļoti daudz podcastu man bērni jau smējās. Atkal podkāstā dzirdēju. Tas man liekas mūsdienu tāds, jā, Springs podkāstā. Bet mēs tieši runājam par to, ka man gribēs likt to kardio, un tavā grāmatā ļoti labi ir aprakstīts to kardio, kā likt. Un es mēģinu balansēt tādā līdzsvarā, lai nepieļaut tās kļūdas, kurš tu arī ļoti smuki aprakst grāmatā. Piedod, es tīklošos uz to grāmatu, jo man liekas, tas ir brīnišķīgs pamats arī par ko, kāpēc tev ar mani runāt, jo, saku, šī ir latviski pirmā grāmata tik apjomīga. Un vēl arī, ko es tev jau rakstīju, es tev reklamēju, jā. Man par šo nemaksā. Hashtag man par šo nemaksā. Jā, es arī tieši gribēju. Man par šo nemaksā. Es neteicu sākumā, es pašās beigās, man bija bail, ko tu teiksi par to man grāmatu. Tā Māra ir pirmais cilvēks, kas man iedevusi no malas lasīt grāmatu. Viņš nav samaksāts, un šobrīd tas, ka tu atsaucies uz manu grāmatu, man arī paliek jau nērti. Klausies, tu runā tik par daudz kā es, tāpēc es tev šobrīd pārtraukšu. Es atpazīšu šito, ka tev ir tik daudz domas galvā, un tu ej uz riņķi, un nākamā. Paldies Dievam, ir vēl kāds. Es vienmēr pēc tam pārdzīvoju, ka es tik gar runāju un nesakarīgi beigās. Jo vienkārši daudz informācijas. Paliekam pie boksa. Tad tu sāki ar boksu. Kāpēc tu sāki ar boksu? Tāpēc, ka īstenībā tas pat nav boks. Manā gadījumā ir tā, ka 40 minūtes ir iesildīšanās, tad puiši un dažas meitenes paliek uz boksu, kas tiešām tad ir viss šis. Tāpēc mans vīrs gāja. Mans vīrs 10 gadus klaudzināja to, ka vajag sportot. Man tāds, es neeju uz sporta klubiem, es eju uz deju klubiem. Tā kā lietas man mierā, vai ne? Un es arī biju cilvēks, kas ļoti daudz ir no 14 gadu vecuma ar lielām pauzēm gājis terapijā. Man vienmēr bija uzsvers uz mentālā veselību. Un tu saki, un tad tas Kristīnas Garflovas tāds pagrūdiens bija tas pārgājiens, kurš tā kā, un tad es sāku, un kas notika? Runājot arī par tiem, kas klausās, kam ir varbūt mazi bērni, tāpat kā tu, Inga, vai arī man ģimenē paziņas. Es to varēju sākt darīt tikai tad, kad mans jaunākais bērns sāk iet skolā. Tāpēc, ka man bija, kur viņu otrdienas, ceturtdienas rītos atstāt pirms treniņa normālā laikā. Un to arī man nesen Ieva Alberts, starp citu, prasīja, kur tu liec bērns, kamēr tu sporto? Saka, man viņi iet skolā. Un līdz tam, man liekas, es tiešām mēģināju sevi savākt tā kā mentāli, man nebija resursi fiziskajiem, un tagad, kad sākies skolu, man tāds, jā, man ir laiks sev, es varu veltīt sev no rīta pirms darba šo laiku, tāpēc man liels prieks. Tad arī forši tu kā sāk ar to, ko šobrīd visu uzsver, ka vajag obligāto spēku treniņus, jo parasti tomēr sieviete sāk ar kaut kādām kardio, intensīvu aerobi, kaut ko tādu, jo tas mērķis parasti ir nodzīt to svaru un būt skinny, ja pārāk tievai. Tagad ir uzsvars uz būt veselīgai, nevis būt tievai. Sevišķi pusmūžā nav vairs svarīgi būt tievai, bet būt veselīgai un stiprai. Es saku spēcīgai, tāpēc man ir grāmata, ko es lasīju, ko tu neesi pieminējis savā grāmatā, jo tur, es esmu lasījis New Menopause, kas ir Mary Claire, bla, bla, bla. Es esmu arī, protams, tas smadzeņu daktars, klausījusies, neesmu lasījusi, protams, arī Kaula daktars, Vondas, daudz podkāstu un visu, bet es nopirku grāmatu Forever Strong, vai Strong Forever, un es pēc tās Stacey Sims? Nē, Dr. Lee Gab, pagaidi, Forever Strong, šī grāmata. Un šeit no tās grāmatas aizgāju pie šīs grāmatas, vairāk tieši par to fizisko. Mēs bijām pie boksa, un tagad es izlēmus iet uz izturības treniņiem daudz vairāk. Tas stepers būtu vairāk izturība, kas ir kardio un tādas lietas. Tu domā ar treneri kopā tagad sākt potenciāli vai iesiet kaut kādiem nodarbībām vai pašas? Nē, es saku pašas, kāpsim kalnā. Tā kā uz plāns, jo tur arī jāuzmanās, tas, ko arī sakos arī grāmatā. Es nezinu, cik tālu tu tikus manā grāmatā, ka nevar ar to kardio pārspīlēt, ka tas ir tas, ko vienmēr sievietes dara jaunībā, ir kardio.
Un pēc tam tu gribi turpināt, bet tev jau tā ir paaugstināts, varbūt kortizols, ja, un tas intensīvie treniņi vēl vairāk paaugstina. Tur ir jāmāk ļoti lielā balansā. No šīs jaunās grāmatas, ko tu lasi, sapratusi kaut kādu sev ielikusi perfektais variants. Man tur tieši vēl ir noliktas lapiņas, bet tu to ļoti labi arī apraksti. Jo man liekas, tu esi savākusi informāciju tā kā no visām šīm ārzem grāmatām latviešu valodā. Un starp citu, arī teicu, man ļoti patīk lasīt latviski tos visus terminus, jo tad es viņus reāli saprotu bez tulkošanas. Bet šajā grāmatā tas princips ir tāds: pirmdien, trešdien, piekdien vēlams spēku treniņu, otrdien, ceturtdien sanāk kardio treniņu. Manā gadījumā sanāk otrdien, ceturtdien spēku treniņu, un tad es mēģinu kaut kur ielikt brīvdienās to trešo mājas treniņu. Man ir dekathlon hantels saliekamās, riktīgi forši 20 kg ir maksimums. Bet es jūtu, ka mājās vingrojot kaut ko savalku, kaut ko nepareizi izdaru. Tāpēc man ļoti patīk zālē ar treniņu. Un tu arī stāsti par to gan podkāstā, gan visur, ka arī tev ir bijušas šīs kļūdas, ka mājās savāk nepareizi. Jo es vēl kādu laiku vingroju Tracy Andersonu, tāda amerikāņu, tāda fitnes dāma, un savilku savus plecus tā, kad tāpēc man tiešām, es arī tev tos rakstījusi, liekas, privātais treneris vispār pašā sākumā ir baigi labi. Vienalga, vai tas ir attālināti, un tu filmē, kā tev bija ar Zandu līdzīgi. Jebkas, kur tev parāda, oi tie ceļi, oi tur tas, vai tur tas, jo tu liekas, beigi vieglais vingrinājums. Izrādās. Tā kā man šobrīd ir ceļš, man par spēku treniņiem viss ir skaidrs, man ļoti patīk, es arī kāpinu vakardien pirmo reizi, taisīs kvatus ar 20 kg stienu, bet mēs liksim klāt, es esmu vienkārši, ko? Es daru to, ko citi arī Instagramā. Bet tas kardio būtu kaut kas tāds, jo man arī mērķis, es gribu kalnos, es gribu staigāt pārgājienos, nevis kāpt kalnos, bet iet apkārt kalniem, lai man pietiek tā izturība, jo tajā pašā mirklī saka, ir Dace Alpa, man paziņa, mēs arī daudz esam ceļojuši kopā, tur snovotu vēl kaut ko. Viņai ir tik liela izturība, un viņa ir ielikusi tādu darbu, ka skatoties uz viņu, man ir tāds, mēs to varam izdarīt. Mēs to varam izdarīt īstenībā ļoti ātri. Bet es uzreiz gribu pārtraut, to es apzinīgā un es arī esmu, un man nav arī problēmas ar motivācijas. Ir daudz sievietes, kuras, to nevarēsi, gan arī ir iemesli, tur ir mazi bērni, kuri vēl neies skolā, vēl kaut kā, tāpēc tās Stacy Sims, kas man patika arī grāmatas, kuras saprotu, ka arī latviski tiek tulkot ļoti iespējams. Bet tas, kas man no viņas patika, ka tev nav varbūt obligāti jāiet 5 reizes nedēļā uz zāli, tu vari apvienot, vienkārši tev ir jāzina, ka ir jābūt obligāti tam kardio bišķiņ, ka ir jābūt tam spēkam. Un to arī vienā treniņa reizē uztaisīt, ja, ka tu vari, es pat kaut kur klausījos vai lasītos Stacy-Sims, ka viņa aiziet uz zāli, viņa zālē patiesībā pavada 45 minūtes, viņa sāk ar iesildīšanos obligāti, tad viņa uztais tos spēku treniņus, kurus nevajag daudz, bet tur tas gudrība, ka viņas vajag spēt, smagus tos svarus, ja, tāpēc forši būtu sākt ar to treneri, un tad tu vari nobeigt ar kaut kādu arī kardio, un arī vēl paliecieniem, ka ir visi šīs lietas, katru dienu taisīt, es nezinu, reti, kuru tu var atļauties, tā kā var mēģināt vienkārši integrēt vienā treniņā pa katram elementam no šī. Es vienkārši pateikšu, ka šis arī ir variants šajā brīdī, ja tu klausies klausītāju un nomirsti domās, ka uz man šis neatiecās. Ja? Bet arī vajag atcerēties, es to daru jau pusotru gadu, un īstenībā man tas boksa treniņš, viss, pusotru stundu ir visas sadaļas. Ir iesildīšanās, ir mobilitāte, tad ir lecama auklu 5 minūtes non-stop, un tad ir spēks. Īstenībā jau es tagad sev pušoju uz to nākamo līmeni, jo kaut kādu es jau esmu sasniegusi. Ja ļoti labs piemērs ir tā, ka tu visā integrē tos elementus, kas ir vajadzīgi. Ejam pie mēneša reizēm un pie cikla, jo mēs runāsim daudz savādāk. Grāmatiņas The Flow arī es viņu arī palasīju, jo man ir patiesībā dakteris Vauna, neiroloģi, kad mēs runājam par migrēnu. Viņa teica, ka viņai pacients mir, ka viņiem palīdz šī grāmata, tāpēc es viņu paņēmu un arī gandrīz visu izlasīju, un tad tu arī man rakstīji Instagramā, ka tu pēc šīs grāmatas dzīvo. Izstāst, par ko ir tā grāmata un ko tu mēģini ieviest tā kā dzīvē, kā tas tev strādā. Tātad autori ir Alisa Vitti, pirmā grāmata bija Woman's Code, es tikko apskatījos Instagramā, es viņu sāku lasīt 2019. gadā. Un tad viņas deva In The Flow, kas ir tā pati, tikai ar jaunākiem pētījumiem. Un stāsts tur ir par klasiku, par 4 fāzēm, folikulārā, ovulatorā, luteālā un mēnešreizes, par to, kā katra fāze ir mainīga, kā mums mainās hormoni, kā mainās uzturs, ko mums vajag, kā mums mainās fiziskās aktivitātes, ko vajag, mainās libido, ko vajag, mainās arī smadziņu darbību. Un es biju tā kā vēstnese visām savām draudzenēm, visas to zina. Ir Fashion Weeks, Māra sēž un stāsta par visu fāzēm. Jo man tā, ja es ar kaut ko aizraujos, es vienkārši to močīju, visu to zinu. Un tad nākamā aizraušanās, nākamā. Un no šīs grāmatas ne visam es piekrītu, piemēram, tos suplementus, kas tur ir vai sārus, to es tā kā ignorēju, to es ignorēju arī tai vieglu dzemdību metodas grāmatā bija, šis man tā kā nav. Es dzirdu, būs labi, bet visvairāk laikam, jā, tas, ka
ne visām sievietēm tā arī ir, man liekas, tām, kas ir emocionālākas, tām vairāk brīļojās ar visiem te hormoniem, ir arī tas, kuros tā tik ļoti nejūt, bet galvenās lietas, ko ir, es tiešām ēdu atkarībā no fāzēm, man starp citu Latvijas radio lampā uz lielās skatules bija diskusija par šo pirms 5 gadiem. Un arī bija tas smieklīgi, kāpēc jūs tikai tagad par to runājat? Mēs par šo jau runājam tik sen, bet man liekas, tu biji īstā balss, kas to iznesa plašumā. Bet jā, no šīs grāmatas es vairāk tieši par uzturu, kā saku, pēc gribu, es eju detaļās vai ne, bet idejiski folikulārā fāzē. Tieši detaļas. Aiziet. Ko tu ēd otrajā un kas tad ir tātad folikulārajā fāzē vairāk vai mazāk. Īstenībā tik daudz ēst negribas, tiešām ir salāti, svaigi dārzeņi, viss kaut, tā kā svaigs, un tiešām negribas tik daudz ēst. Es neievēroju fastingu. Arī saklausījos podkāstu, pamēģināšu, bet ne, tas vispār nav man. Tā kā man ir tas 12-14 stundas tāds normāli, labākajā gadījumā, ja es neapēdu naktsniņas. Bet idejiski, jā, viss ir svaigs. Tad ovulācijas fāzē jau kaut kas neiesprings, bet kafiju es dzeru tikai ovulācijā. Kopš tā grāmatas reāli kafiju es dzeru tikai ovulācijā, maču es vēl pa vidu, bet idejiski arī to, starp citu, un šo man Katrīna mamma, es pēc tās grāmatas nonācu pēc Katrīnas mammas, es prasīju, kāpēc viņa nedzer kafiju. Tas hormonālajai sistēmai, vismaz tajā periodā, kad ir tā kā auglība, kafija ne īpaši patīk, un tas arī var būt tāds, pēc tās grāmatas. Tad luteālajā fāzē ir sautējumi, zupas, viss silts, un tā kā tu sildi savu ķermeni, un ir pilnīgi normāli, ka tu arī paliec plašāks, un tā ir lielākā kļūda, ko sievietes dara, ka luteālajā fāzē, man tur piepūties, paliek lielāk, man jāēd mazāk. Nē, tev ir jādod ķermeni, tas, ko viņš ir jau pārējot arī uz mēnešu reizēm. Tauki. Jo vairāk tu dos, jo vairāk dedzinās, jo mazāk tu dos, jo vairāk viņš saturēs un nelētīs vaļā. Vismaz tā, līdz šim. Man vairs nav interesanti par šo runāt, jo es esmu pilnībā iekrāpis savā dzīvē. Un vēl viena lieta, kas ir, mans vīrs zina arī pēc mana mood swinga. Kura diena pirms mēneša man ir tagad tieši tā dienīga. Man ir skābeņu zupa leduskapī, tāpēc, ka zinu, ka man vajag siltu un tā. Un viņš arī zina, viņš taisa sautējumus. Tas kaut kā tā organiski sanāk. Un arī mani bērni, varbūt, ja mēs esam runājuši ar manām māsām, ka varbūt tas nav dažreiz ok, bet viņi zina, kur es esmu, saka, es šobrīd uzvilku, lūdzu, liedziet mani mierā. Vai arī man ir bijuši vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem es pasaku, man ir mēnešies, viņi, kā tā var, ārpēc mūsu laikos mēs tā nerunājam. Un tagad jau viņi ir pieraduši, ka tas ir kaut kāds mans komunikācijas veids, bet man ir daži draugi, kas pateikšu, viņi to negrib zināt. Jo, piemēram, arī tādā draugu lokā, meiteņu, sieviešu lokā, man tāds, kurā fāzē jūs esat, tad tu zini, tu ej luteālā, bišķi liekam viņu mierā. Ovulācija, ejam reivot līdz 7 rītā. Tas tā kā nevis tu pielāgo, bet jā, kaut kādā ziņā tu redzi, ko tas otrs jūt, un tu zini, ar ko rēķināties. Jo, pirms, ja mēnešais, es nelikšu savu draugu, lai viņi mierā sēž un svinējas. Zini, kā man vakarien arī, es arī reizēm jūtu, ka es saku, esmu zaudējis pilnībā kaunu, un man ir tik dabi satīties ar sievietēm, arī pat biznesa preses par kaut kādu procedūrām, milzīgām konferencē par pētniecisko žurnālistiku, runāja par naudas atmazgāšanu un Krievijas sankcijām, un tad es tā saku. Un tad kaut ko sieviete pasaka, kā tev vispār ar holesterīnu, vai kā tev ar to un to. Un arī man draudzes saka, šausmīgas galvas sāpes. Es viņai rakstu, mēnešreizes stojās, jā, dienu pirms mēnešreizēm. Viņai vienmēr tad izteica tās migrēnas. Zinu, kuras reizēm arī piefiksēja. Kaut kā tai mūsu sabiedrībā, manuprāt, ir iegājies ar tiem veciem laikiem, ka tā kā ļauni saka par sievieti, ko tu esi tik histēriski, ka tur mēnešreiz stojās, jā, un tas tā pretīgi. Un es pat atceros, ka es toreiz, protams, es biju jauna, bet man bija kaut kādi, 5, 6, es biju jauna žurnālisti. Un es tur pajām atceros, es zvanīju tā brīža Rīgas mēram, nav svarīgi pat, kā viņu sauca, un es viņiem prasu par vienu korupcijas darījumu, ka viņa atdeva tur vienam korupētam muļķniekam Vaškavicam milzīgu zemes mežu parkā. Un es viņiem prasu par to darījumu, un viņš saka, ko jūs varat kasīties, kas ir mēnešreiz stojās? Viņš man toreiz tik pretīgi tā pateica, un man bija tāds šoks. Bet, zin kā, vēlāk es pēc tam sāku domāt, bet patiešām, kad ir tās mēnešreiz, es izteikti jūtu, ka tas arī paliek emocionālāk uzreiz. Bet zin, kas notiek? Sindroms. Bet es domāju, bet redzi, te ir tas, kā mazināt to pretīgo pieskaņu, ka, viņai jau mēnešreiz nav ko tur runāt. Es domāju, ja mēs runājam, kā mēs par to runājam, kurā brīdī tu runā. Bet, jānormalizē tas. Zini, kas es pat nevis par to, ko citi man saka, bet šis ir visām sievietēm, lai viņas saprot. Pēc tās grāmatas, In the Flow, vēstnes grāmata, it kā sanāk, ka mēnešreiz laikā abas smadzeņu puslodes strādā kopā, ļoti brīnišķīgi sasinhronizējas. Un kā es vienmēr saku, ja tev kaut kas besī mēnešreiz laikā, pievērš tam uzmanību. Jo pēc tam ovulācijas laikā, nē, viss kārtībā, viņš man sit, bet es viņu mīlu, es nešķiršos. Mēnešreiz ir bāds, viņš man sit, man ir jāizšķirās.
Reāli, ja tev mēnešreizēs kaut kas besī, pēc tās grāmatas arī savam draudzēm saku, pievērst uzmanīgi. Tas ir tavs signāls, tavs smadzeņu puslodes abas, gan emocionālā, gan tā otra strādājot kopā. Saprot, šis nav ok, man šis nepatīk. Un pēc tam pat to mēnesi pievērst uzmanību. Un vēl viena lieta, ko es esmu draudzenēm teikusi, saku, man šis vairs nav aktuāls, jo gatavojas menopauzai, premenopauzai. Pēc tam vienmēr teikusi, tā grāmatā arī saka, sāpīgas mēnešreizes nav norma. Galvas sāpes pirms mēnešreizēm nav norma. Un es tagad arī daudz dzirdu, ka sievietes pieradušas ciest, tā nav norma. Ja tev ir simptomi, ja tev ir nenormāli stipra asiņošana, tev visticamāk vai hormonāls disbalans, vai kaut kāds uzturs, vai vēl kaut kas, paskaties. Mēs tieši, starp citu, viena no pirmajām, kas sāka Latvijā vēl pirms tevis runāt par menopauzu, bija Agnese Zeltiņa. Lai cik mēs tā kā Agnese mīlētu vai nemīlētu, es ar viņu biju tieši vienā ceļojumā kopā, kuras viņu iepazinu no tādas ļoti sirsnīgas puses, un viņu ļoti, ļoti cienu. Viņa bija šokā. Pirmkārt, ka viņa nezināja. Otrkārt, ka sievietes nerisina, un es viņai saku, informācija ir, un tāpēc es ļoti ceru, ka tava un Zandas grāmata, varbūt vēl kāda cita pa ceļam, palīdzēs, tā kā šeit ir risinājums, tu to vari darīt. Kur tev uz paplātas ir uzlikts. Un ir arī pat Amerikā pētījumi, es nezinu, es beigās ieliku grāmatā vai neieliku to, varbūt vienā teikumā pieminēja, ka ir pat pētījumi, kas rāda, ka arī attieksme pret sievietēm, ka arī pat mediķu vidū ir tas, ka sievietes var ciest vairāk sāpes. Tur bija, ka, piemēram, ieved vīrieti ar kaut kādu konkrētu diagnozi, ja? Vīrietim momentāli būs pretsāpju tabletīte, tur vēl kaut kas. Sievietē daudz retāk noteikti pret atsāpinošas līdzekļus, kaut kā ir pierasts, ka sievietēm tā kā ir vairāk jāpaciešās. Un sievietes arī pašas ir nosīt vainīgas, jo mēs arī vairāk paciešam. Jo es arī ticu, ka varbūt arī par tām pašām sāpīgām mēnešreizēm. Es pieļauju, ka ne visi ginekologi mēģinās rast kaut kādu risinājumu, ja, un tad ir tas, ka sieviete vienkārši pieraka, tev ir jāpaciešās. Bet es arī par to grāmatu The Flow, lai nesanāk, ka es viņu izlasīju. Man likās bišķi pa feministisku. Man bija interesanti, tur bija tie sadalījumi, bet es jau uzreiz saku, nevajag tā skrupulos pie visu uzreiz pieķerties. Tad, kad sievietes ies un lasīs to grāmatu forši, priekš informatīvā, bet tur bija tā jau ļoti karavīgi, kategoriski kaut kādas lietas. Un vēl viena lieta, kas man arī likās interesanti, ko es arī patreizu Instagramā no citām kādām amerikāņu Instagramerēm, tas, ko tu pieminēji par to, ka paskaties, kāds tev ir vēders, cik plakans, tikko, kad ir beigušās mēnešreizes un ir tā pirmā fāze, pēc tam, tas ir forši, viss ir baigi fit, un tad to nedēļu pirms mēnešreizēm tev ir dubultā vēders, tu tā kā piepūties, jo arī šķidruma aizstar notiek un tā tālāk. Bet man liekas, es redzu Instagramā vizuāli, tas tik labi izskatās no malas, un arī rekot tos savus vēders, kuras vingrojas, paskatos, es jau pilnīgi redzu, kurā stadijā es esmu, jo ir mēneši ietvaros, es neko baigi neesmu pieņēmusies svarā, bet vienā man ir tušām tāds, pat ne vēders, bet ir tas uzpūtums sajūta, vai ne, ka tas arī ļoti ietekmē gan sajūtu, gan to vizuālo, ka nevajag krist izmisumā, ka tu šobrīd esi pieņemies. Un vajag tieši atcerēties, ka tas ir posms, ka tavam ķermenim vajag vairāk. Viņš pat patērē vairāk kalorijas, to bidiņš, man liekas, ļoti labi ir rāda vienmēr visur un stāsta. Tā kā bet tā grāmata man, un vēl viena lieta, noslēdzot varbūt šo grāmatas In the Flow, tam es pilnībā piekrītu, arī šobrīd es to jūtu. Viss, ko tu dari līdz mēnešreizēm, ietekmēs tos, kāds būs savs mēnešreiz. Un tas pats viss ir pilnīgi precīzi. Viss, ko tu dari līdz perimenopauzai. Un menopauzai ietekmēs to, kāda būs tev šī pārēja, lai cik skarbi šobrīd un no augšas tas neizklausītos. Un es nezinu, kur es būšu, nezinu, kā man būs, mēs neko nezinām. Bet vismaz, ja es varu uzņemties kaut kādu daļu atbildības par to, jo es arī šomēnes ēdu ļoti daudz cukuru, jo pārgājienā ļoti daudz ēdu, es jūtu, man krampi sākas jau 3 dienas pirms. Kas parasti tā nav. Es zinu, ka visticamāk būs garāks, ilgāks, jo mūsu mēnešreiz, mūsu cikls, ja viņš ir, ja ar hormonālām koncepcijām nav noņemts vai vispār nav, mēs ļoti labi varam just un redzēt, kur mēs esam, kā mēs esam. Un šis arī, runājot par manu profesijas izvēlu un vēl kaut ko, mēs ļoti bieži vispār izvēlamies nejust savu ķermeni. Un es esmu sensori pārāk jutīga, kas arī nav ok, ka es esmu jau pārāk, man ir overloads, un tu redzi, kā es runāju, gan kamēr man paiet, kamēr es nomierinos. Bet īstenībā, ja mēs ļoti laicīgi pamanām lietas, bet mēs viņus ignorējam. Nogurums, tur tas, man nav, darbs, neēdīšu, Es domāju, vai arī, iespējams, savā posmā, savā dzīvē atskatoties, tu varbūt nejūties tur tik laimīgi, kā varbūt šobrīd, jo tu šobrīd dari, nevis ignorē. Un vēl viena lieta. Tomēr tā lielā terapijas pieredze dzīvē. Es šo saku no vietas, kur es 11 gadus esmu gājis pie terapijas un risinājis kaut kādas traumas, vai ir arī grāmatas tā terapija, kas saka, ka visas traumas sūdzēks, visas bērnu samīdzīgi, man tur arī stāv, es sev izaicinu viņu lasot. Bet idejas, ka es to varēju, tāpēc, ka kaut kas jau bija salikts. Ir sievietes vispār cilvēki ar daudziem ēšanas traucējumiem, tāpēc arī akli ņemt un lasīt vai tavu grāmatu vai citu un darīt, kā ir darījis kā cits.
mēs arī nevaram. Jā, protams, šobrīd man ir stiprs ķermenis, es eju uz to, un es pilnīgi jūtu, tā kā, bet mēs nezinām, kas otram ir. Mēs nevaram nosodīt, un arī man ļoti patīk kaut kādā ziņā, kad arī Instagramā rādās, kad ir pilnslaidas sievietes, un viņas cilās vārds, viņām ir muskuļmasa un ir viss, bet viņām ir arī ēšanas traucējumi, viņas par to runājam, ka viņas nevar būt skinny stipras. Viņas būs šādas, un tas arī ir ok, kamēr viņas sirdsdarbībai viss ir fine, un kamēr cikls ir kārtībā. Jo tas jau viens otru ļoti ietekmē un smadzenes par tām vispār. Kā tev ir, vai tu kaut kā pati sev piefiksē? Jo, zin kā, šobrīd mēs apzināmies, jā, tajā mēneša fāzē es būšu vairāk emocionālāka, cikla fāzē tajā es būšu tāda un tāda. Bet, zin, ka ikdienā jau tas aizmirstās. Un es pat esmu sākus domāt, ka varbūt man reizēm vismaz vai es pat ieliku pāris reizes kalendārā, jā, ka, lūk, pēc 3 nedēļām man būs tā fāze vienkārši apzināt, jo, zin kā, nevajag arī sev nosēt, man tagad sākās šī fāze, es tagad esmu emocionāli. Un esmu arī piefiksējusi, ja es esmu vairāk, tas, ko es mēģinu darīt, uzreiz mazināt darbus, tā kā mazināt stresu un vienkārši pieslēgt apziņu, ka es varētu būt emocionāli, ja? Un ka tas nenozīmē, ka tiešām dzīve ir pakaļā, bet tāpēc, ka vienkārši man šobrīd hormoni ir nokrīt lejā vispirms mēneša reizēm, līdz ar to arī tā emocionalitāte vienkārši nestabila. Tas arī nav visām sievietēm. Tiešām ir laimīgās, kuras neko nejūt, ja? Bet, es neesmu no tām laimīgajām. Vai tu kaut kā esi mēģinājis piefiksēt, vai tu jau tik ļoti neko, ka tu jau redzu? Es taču redzu, man ir kalendārs, man taču ir, es taču redzu, kurā fāzē. Es saku, In The Flow, viņam ir aplikācija, man liekas, pa 2.30. Es redzu, kurā fāzē es šodien skatos. Cik ilgi es tagad atveru My Flow aplikāciju, atveru un skatos, cik man vēl dienas līdz tām mēnešreizēm. Vēl 2. Es jau nevaru, jo mēnešreiz man nāk kā atpestīšana. Es tā kā, jā, protams, ir rekur aplikācija, un es nerādīšu tur detaļas. Bet My Flow un tur viss ir. Bet manā uztverē es pēc šīs metodas skatos, ka mēnešreiz ir cikla beigas, nevis sākums. Es zinu, ka tur atšķirās, bet man liekas loģiski, ka asiņošana pēc, jo visi procesi notiek arī pēc. Tāpēc, tā, ka man liek nodot analīzes kaut kādā cikla dienā, man tāds no mēneša sākuma vai pēc, tad es vienmēr samolstu, jo es nesaprotu to vērtēšanu, bet man ir folikulārā pirmā diena ir pirmā mēneša, pēdējā diena ir pēdējā cikla diena. Ar to man ļoti patīk, un šo jau man sen pieskat. Man arī, kad man vēl Dina Cepla bija ginekoloģi, kad es bērnus dzemdēju, tad jā, man bija jābūt visam pierakstītam, un arī tas ļoti patīk. Un tur arī simptoms var ievadīt, piemēram, simptoms jutīgas krūtis pirms mēnešreizēm, kas man arī šobrīd ir runājuši atklāti diezvēju. Jā, sēklas, tur arī kaut kādi ieteikumi pirms pēc sēklas, un es lutēlē fāzē graužu saulespīķu sēklas kā traka, man vienkārši gribās, un viņas arī mierīgākas, un tur viss kaut kas tur ir, tā kā. Es nav arī tā, ka es visu laiku dzīvoju kontaktā ar sevi un par to domāju, ka man tas ir tā iegājies. Inga. Es domāju, kā tev ir iegājies, jo nezinu, sports vai tev ir tie auzu cepumi vai maize vai vēl kaut kas. Tas ir vienkārši tā kā loģiski. Es kafiju, piemēram, arī tikai jau ovulācijā, bet ļoti grūtā tarpadienās. Es pēc tam nevaru vienkārši pagulēt. Jā. Es gan nevarētu novot kafiju, man ir kaut kāds grēks, jā? Bet es nejūtos vainīgi par to. Tas nav grēks. Man vispār liekas, ka es uz perimenopauses laiku sākšu vairāk, jo man tur kaut ko par spiedienu kaut ko saka doktere, un tad redzēs. Un tad, lai tas aiziet. Labi, tas ir par In The Flow. Ir vēl kāda grāmata, kas tev ir atstājusi iespaidu, vai vēl kaut kas, ko tu dari? Es noliku viņas, lai es varu apskatīties. Tad tieši domā par perimenopauzi, vai ne? Un to visu. Kontekstā ar savu veselību un labsajūtu. Nevajag tikai par perimenopauzi. Es atvēršu, es vakardien tieši zinot, es atvēršu telefonu, es esmu safučējis, man ir Instagramā arī bookworm, tā kā highlighti, un īstenībā viena grāmata, ko es iesaku pilnīgi visiem, un kāpēc es to iesaku šādā podkāstā par ķermeni un veselību, ir Pārtraukt līdzatkarību. Es nezinu, bet jūs dzirdējuši, Līna ir izdevusi, mana māsa to ir tulkojusi, starp citu, nevarēs redzēt, Pārtraukt līdzatkarību. Es nezinu vispār, vai viņa šobrīd ir pieejama, jo, Dievs, mūsu sievietes pēckara periods un viss pamatā ir, mēs dzīvojam līdzatkarīgās attiecības. Mātes uzbrucējs, glābējs un, kas bija trešais? Upurs. Un šitajā 3 stūrītī mēs spēlējamies. Tā ir grāmata, ko es iesaku pilnīgi visiem. Tur gan daudz reliģija ir arī un tam līdzīgi, bet to vienkārši skipojam. Tāpēc, ka tik daudz mūsu paterniem, rīcībām ir apakšā kaut kādas mūsu motivācijas un vajadzības. Šī ir viena grāmata. Es nezinu, tev tiešām interesē vēl? Jā, es domāju, ka dzīvē mēģina arī pat ieviest no kaut kādiem laikiem. Jā, šī grāmata ir 20 gadus veca. Es saku, viņu joprojām. Es viņu neesmu lasījis, bet tas iespējas, ko viņa atstāja pret mani, ir tā kā milzīgs. Tad, katram posmam bija bijusi cita grāmata. Es tieši vakardien gāju cauri, saku, man pa posmiem tātad paliku stāvoklī, uzņēmos atbildību, zināju, ka man būs jādzemdē, man bija arī mājdzemdības. Pārtraukt līdzatkarību bija tāds sākums manam terapijas ceļam. Tad man bija politisko olnīcu sindroms,
Izstāst par šo, es domāju, ka tas ir sevišķi jaunākām sievietēm ir aktuāli. Man politisku kolonijas sindroms arī kaut kā ģimenes vēsturē ir bijis, un arī redzot, cik apkārt daudziem grūti palikt stāvoklī, man vienmēr bija tāds, ka man var nebūt arī bērnu. Un man liekas, tas sindroms sākās no nuvarīna lietošanas, hormonāla kontracepcija, tāds riņķīts, ko ievada iekšā makstī, un tad izņem ārā un nomaina. Kurš tikko par viņu lasīju? Viva la vagina grāmatā es lasīju par šo kontracepciju, to es šobrīd arī paralēli lasu. Un pēc tam sanāca tā, ka man bija nevis aplīši manā unīcās, laikam, bet 3 tur formas tā kā ķermenīši, kas tā kā skaidrs, ka visi tā kā šitas nav ok, un es arī pārtraucu lietot to. Un man arī strādāja tikai viena unīca, 2 unīcas. Ja es kaut ko kļūdos, jo man Āgenskalns ir Vecmogrāvs, un Vecmogrāvs ir Āgenskalns. Bet jā, man strādāja tikai viena unīca, tātad katru otro mēnesi man bija mēnešreiz. Un atceries, es esmu modelis, esmu ļoti tievis, es šāda auguma esmu 50 kaut kādi, 3 varbūt jau kilogrami. Un es arī, man vienmēr modelingā lika tievēt, un es vienmēr teicu, nē, jo es gribu bērnus. Man ir ļoti daudz modelis ar anoreksijas problēmām, ar bulimijas problēmām, ar vispār neeksistējošām mēnešreizēm. Tā ir pirmais red flags, ka šitas nav ok, tu savā dzīvē dari kaut ko nepareizi. Tā kā tu nerūpējies par sevi. Un es vienmēr teicu, ka es gribu bērnus, pēc netievēršu, vienmēr biju lielā modela. Un jā, tas politisks kolonijas sindroms, un tad pēc pārtrauktā dzimuma, tas palika stāvoklī, mēs ar vīru spriedām, ja tā būs, vai mēs atstājam, mēs atstājam, un es biju priecīga, ka es biju palikusi stāvoklī 25 gados, un tad 27 bija otrs, un kopš tā laika mēs strādājām abas olnīcas, viss ir fajn. Tāpēc man reāli tā politisko olnīcas sindroms bija no hormonālās kontracepcijas, kā es sapratu tajā laikā, kas ir ļoti dīvaini, jo bieži viņu ārstē ar hormonālu kontracepciju. Kā tas tev izpaudās, jo tas arī, ko es esmu lasījis? Tikai pēc tiem 3 stūrīšiem. Un pēc tā, tas, ko es esmu daudzām sievietēm, tur, nezinu, liekais svars daudz vairāk pieaugus reiz, jo tu nejūti tā sācis sajūta uzreiz mainās. Ja tev vajag daudz vairāk kāpēc, lai tu apmierinātu to sācis sajūtu, tad ir tie pašā flow, jā, viņi arī aprasa, viņai tieši bija politisko olnīcas sindroms, kāpēc viņi vispār sāk tam pievērst uzmanību. Tur, piemēram, ir pumpas, āda kāda ir. Tev tas īsti nekas no tā nebija. Man liekas, ka man bija tā tikai ginekoloģa noteikta diagnoze. Man tas vispār neko nejūt. Es saku, es esmu arī tā kā vētra, es eju pa dzīvi, man viss notiek, man tur kas, bet es no tā laika nelietoju vienkārši kontracepciju vispār. Tāda veida kontracepcija. Hormonālā, tagad man ir nehormonālā spirāla. Man ir vienkārši parasta spirāla. Ok, labi. Kas ar citu, man liekas, ir ļoti pieaugušas sievietes lēmums. Man ir 2 bijuši pieaugušas sievietes lēmumi. Pirmais bija spirāli pēc otrā bērna, kas ar citu man vienreiz salūza. Un palika vienkārši lokotība puse uz rokas. Mēs smējāmies, ka vīrs salauza, bet nē, tas nav iespējams. Otru pusi mēs neatradām, bet viņa nav, bet jā. Un otrs vēl tad, kad viņa salūza tā spirāle, es izgāju cauri pilnīgi visai informācijai, ko darīt, ja ir aborta opcija vai kas un kā. Līdz ar to vienmēr tie lēmumi nav vienkārši paturēt bērnu, nav viegli. Un arī izgriezt bērnu nav viegli. Tā kā tas ir tāds jāatšķiras pa citiem. Es esmu diemžēl vēl tādā vēl varētu darīt dzemdēt, bet es jau domāju, jo zini, kas ir Inga? Caur visiem šiem dzīves posmiem, caur visām šīm grāmatām, kurš es saku, tad bija tās dzemdības, un tad bija tā grāmata, vieglu dzemdību metode, kurš visu dara. Tad bērnam Piklera metode, bērnu vadīt ēšanu, tā kā viss, non-violent communication, tad whole brain child, viss, kas man ir, es tā kā eju pa grāmatām, es priekšā man nav tās pieredzes, un man jau terapeits saka, beidz lasīt grāmatu. Bet, jā, es apstāšos to ļaušu uz to skatījumā. Ok, ļoti daudz ejam pie seksualitātes, kā es arī gribētu jautāt, jo man liekas, ka tev arī nav kauna sajūta runāt par mēnešreizēm, tāpat kā man tā ir zudusi, bet es arī vēl ļoti ir tā, un arī es nesaku, ka man ir viss kārtībā ar šo, man arī tā nav, es neesmu tik brīva par seksualitāti runāt. Un tad arī, kad es palaišu, arī tikko publicējām ar Elīnu Zeseri podkāstu seksualitātes treneru, un es redzu, ka uzreiz tie skatījumi ir daudz vairāk, bet jautājumu tikai anonīmas sievietes uzrīkstējās iesūtīt. Paliela. Tagad tev ir jāpagaida, kamēr es aizēju pēc grāmatām. Tātad, Inga. Bet jau arī saucām grāmatām nosaukumu, jo sievietes klasās Spotify. Tātad klausies. Kārtējais dzīves posms. Es daru lietas, pirms viņas vēl notiek. Es par viņām interesējos, pirms viņas notiek. Man nav piedzimis bērns, bet es domāju, kā viņu piedzemdēt. Mans bērns vēl neēd pats, bet es jau domāju, kā viņš ēdīs pats. Man vēl nav krīze pāru attiecībās. Bet es jau lasu grāmatu, patiesība sākas 2 pāris sarunājas. Jā, no Līnas izdevtā. Kāpēc es to lasu? Jo es negribu nonākt pie krīzes laulībā. Kāpēc es nopērku grāmatu mīlēties, grāmatu vīriešiem, un viņu tā kā arī no Līnas, Līna reklamas ilgāja Līnā pie terapeita. Tāpēc, ka es gribu zināt, ko vīrieši izlasīs un kā viņi mēģinās apmierināt sievietes, lai labi lūdzu šī grāmata vīrieši. Tur ir daudz bildes, tur ir maz teksta. Izlasiet. Vēl viena lieta, pirms es saku,
Par zarnām. Ir arī šāda grāmata pirms vairākiem gadiem Latvijā izdota. Tātad par zarnu šarmu brīnišķīga grāmata. Tad jau par visu mikrobiomu, visu pārējos ir domāt par piepūšanos, vēdru un tam līdzīgi. Redzi, man tas vēl nebija, bet es jau par to lasīju. Un pagaidiet. Šobrīd es esmu iesākusi Viva la vagina, viss par sieviešu dzimumu, kur mēs tik daudz, ko, piemēram, par jaunavības plēvi, tur ļoti interesanti aprakstīts, ka tas ir mīts un tam līdzīgi. Tātad Inga par seksualitāti. Tu esi gatava. Nē, nevis gatava. Man ļoti svarīgi ir zināt un saprast, kas ar mani notiek, lai es varu pati pieņemt informētus lēmumus. Jā. Vienalga, vai tas ir bērnu audzināšana, vai tas Un ir kam tu mani esi hormoni. gatava? Bet klausies, tagad pirmkārt, cik ilgi esi precējusies ar vīru? Mēs esam, attiecībā 14 gadus mēs esam. Mums ir 2 bērni, tātad 8 un 10 gadīgi bērni. Citu, Inga, atceries, to vienu dienu rakst, Māra, tev ir bērni, tu neizsties pēc mammas. Jā. Es tiešām no tā Instagram sajūtu, ka tev vispār nav bērnu, un tas nav kā apvainojums, tos neuzsver, bet tev nav tās mammas aura, vai varbūt, ka mēs kā mammas vienmēr žēlojamies, ka mums nekam nav laika, jo ir mazi bērni. Tas man liek arī padomāt, ka varbūt tas arī par daudz kaut ko tādu. Es vienkārši izvēlos par viņiem daudz nerunāt, jo tā ir, mums ir tāda vienošanās. Tas ir ļoti ok, tā politika. Bet klausies, tagad tu izlasīsi šīs grāmatas saistībā ar seksualitāti un ar attiecībām, un tu saki, ka tu esi gatava. Kam tu esi gatava un ko tu dari jau šobrīd, lai nenonāk līdz tam krīzes posmam, kad jau ir daudz grūtāk kaut ko risināt? Pirmkārt, runājot ne vēl par seksualitāti, bet vispār man šajā grāmatā man liekas daudz tur kaut kas arī par reliģiju pārsarunājas, jeb patiesības sākas divatā, bet ideja tāda, ka mēs ikdienā pēc teorijas sarunājamies savā starpā 4 minūtes, ir tehniskās sarunas, kurš vedīs bērnu, kurš nopirks to, kurš izdarīs to, kurus eju, cikos mēs būsim mājās. Padomāju par savu ikdienas dzīvi pārsvarā, man liekas, mēs par to arī runājam ar mūsu partneriem. Es nerunāju tikai par vīriem, bet arī par dzimumu partneriem, kāda mums ir dzīvē. Un idejas, ka šī pāri sarunājas, ir, ka reizi nedēļā ir ieplānots, tāpat kā tas seks ir ieplānots, par to es tev vēlāk par Diānu Zandu arī teicu. Reizi nedēļā ieplānot stundu, kur mēs noliekam no telefons un sarunājamies. Un darām to pēc nevardarbīgās komunikācijas veida. Man tur arī stāv non-violent communication, tos arī skolē lasīju, kur tu saki, es redzēju, es jūtu, es domāju par to, ko tu darīji. Bet tā kā viss ir caur, man bija vajadzība, un viss ir caur es iztēlos tagad man nabaga vīru. Visi vienmēr iztēlojas man nabaga vīru. Bet viņš ļoti daudz citē mani. Mums nesanāk reizi nedēļā, mums vismaz sanāk reizi mēnesī par uz mēnešu reizēm. Kāds saktīvi. Bet tās ir brīnišķīgas sarunas, ko dažreiz arī mēs strīdamies un diskutējam, bet mums ir vienkārši nolikusi stundu laika, mēs sarunājamies viens par ko otrs domā. Varbūt dažreiz tas ir par podkāstiem, dažreiz tas ir par to, kā mums sūdīgi iet un tam līdzīgi. Un vēl, Inga, viena lieta, ko es paņēmu no Vairas Frīdas Freibergas, par šo es esmu ļoti daudz stāstījusi arī citās intervijās. Vaira Vīķa Freibergā, vismaz cik es sapratu, ir gada līgumi. Viņa gadu no gada pārslēdz ar savu vīru līgumu, un viņi kopā ir uz gadu. Tad atkal uz gadu. Un es kaut kādā intervijā Ievā man šeit izlasīju šo, un mēs reāli katru gadu ap to decembri, kad mums ir kāzu jubileja, ejam uz restorānu un prasam, vai mēs šo turpinām. Un šajā gadījumā es nedaudz pieminēšu kaut ko, kas tev varbūt liksies ļoti dīvains. Es esmu arī, diemžēl, sapratu, es esmu bišķi arī kuku. Man patīk ar tādu lietu, kā cilvēku dizains, kas ir, saka, astroloģijas huņa un taro sūds, bet kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka šis man palīdzēja saprast, ka mēs katrs esam ļoti atšķirīgi. Un tas, kas strādā man, var nestrādāt citiem. Mēs, piemēram, abas esam mērķiecīgs, motivēts, mēs patiesībā man šāds līgums strādā ar vīru. Citi, kas nav ķipa pēc zvaigznēm vai vēl kaut kā, viņi var klausīties, viņi nekad to nedarīs. Atkal no šī mēs reizi gadā sēžam un runājam, kas mums patīk, kas nepatīk. Īstenībā tāda gada pāri saruna. Tas ir tiešām, kas man nepatīk. Man šis ļoti nepatīk, kā mēs varētu šo risināt par finansēm, vēl kaut ko. Un tad mēs nonākam pie lēmuma. Tad turpinam vai nē. Un kāpēc man tas ļoti patīk? Jo mēs nevaram izšķirties to gadu arī. Ja mums sāks problēmas pa vidu, mēs viņas risinām. Un tas man ļoti arī patīk, ka mums gadu šobrīd esam kopā līdz decembrim. Tad decembrī mēs skatāmies tālu. Klausies, man jautājums par to stundu, tomēr tajā kaut vai mēnesī, ja jau nedēļā stundu, tas vai ne? Es reiz domāju par tām 4 minūtēm, man liekas, ka man būtu 4 minūtes nav, jo mums ir vēl bērni vecumā, ka viņas laika nerunājiet ar mani, pluso mēs jau runājam angliski, jā, ar bērniem vīrs runāja igauniski, es runāju, tā kā tur arī viņu valoda dēļ nesaprot. Bet man jautājums, kā tu atrod to stundu tajā reizi mēnesī, tas ir tā kā darba dienas laikā, ja jums ir bērni jau lielāki, kā jūs ieplānojat, kur tā stunda notiek, ja var tik detalizēt? Parasti tiešām tā nav ieplānošana. Visticamāk, tas ir piekdienas vakars vai ceturtdienas vakars, vai kad abi ir tā kā atslābuši, saka, šī ir pāri saruna, ka tagad jau ir tā kā pāri saruna, agrāk tas bija, man vajag pāri saruna. Jā. Tad mēs ieliekam viņu tā kā pirms gada, kad es to grāmatu lasīju. Bet redziet, ir kaut kāds grāmatas, kurš kaut ko paņem, bet es nepaņemu visu. Bet, jo citādi kāda jēga Inga būt ar to cilvēku kopā, tu neko īstenībā par viņu nezini. Jūs reāli aizplūstat katrs uz savām pusēm. Vēl viena grāmata, kuras izlasīju, viņa ir sūdīga nosaukuma 6 vīri, kas vajadzīgi sievietēm. Bet ideja ir tāda, ka mums ir 6 dažādi attiecību posmi. Iepazīšanās,
laulība, bērni, kad jaunākais bērns aiziet skolā, bērni pamet mājas un vecumdienas. Un tu šobrīd esi 3. posmā, kur ir 2 mazi bērni, jūs esat komanda, vienkārši izdzīvojam šo pārgurumu, nogurumu, visu. Mēs ar vīru jau esam posmā. Jaunākais bērns iet skolā, kas mēs esam kā pāris, kas es esmu kā es varu investēt sevi, wow, cits posms, cits pilnīgi komunikācijas. Un tad, kad ir tie mazie bērni, tas ir fiziski grūtākais. Un partneriem, kuriem nav bērni, vecumdienas tad ir fiziski grūtākais. Bet tā arī paša teorija. Nu, tagad tev ir vairāk laika atbrīvojas, tas jau vecākais bērns ir aizgājis skolā. Jaunākais bērns. Jaunākais? Jā, jaunākajiem bērnam ir jāiet skolā. Wow, apsveicu. Bet klausies, kā tu saproti, ko tu gribi darīt tajā tā kā vairāk brīvajā laikā? Es pieņemu, ka varbūt daudzām būtu, man ir brīvs laiks, un ko tagad darīt ar to brīvo laikā, saprast, ko man darīt. Tīra māja, taisu ēst! Tied vairāk Instagramā, jā? Jā, man visu kaut ko daru, kā man dēls saka, man nav darba, bet strādāju visu laiku. Airbnb dzīvokļi, vēl kaut kas. Nav tā, ka man kaut kas dzīvē būtu baigi mainījies. Es tāpat šeftējos, tāpat šiverējos. Es saku, man ir beidzot laiks sportam. Īstenībā tas ir tas, kas ir kaut kas jauns. Jā. Pirms tam man tā nebija prioritāte. Tas nebija to prioritizējums. Tu investē savā fiziskajā labsajūtā. Šobrīd man arī tas tāds mērķis. Bet jā, lai to arī varētu. Labi, ejam pie seksualitātes. Nezinu, cik sīki un intīmas prasīt. Tā, mums ir vienošanās vīru, ka es nerunāju par mūsu intīmo dzīvi. Tāda mums arī ir vienošanās. Bet galvenā lieta, man liekas, ko arī daudz podkāstu saka, un es neesmu vēl tikus līdz seksualitātei tavā grāmatā, bet jāsaka, kas tev patīk, kas ne. Agrāk man ar kādiem citiem partneriem bija tāds, kas izliekos, ka man patīk šis kunalings. Man nepatīk, man neinteresē, ir pilnīgi boring un what the fuck. Šajās attiecībās es nekautrējos pateikt, in the flow mēs atkal runājam. Katrai fāzē ir atšķirīgs, arī veids uzbudinājums samlīdzīgi. Ovulācijā mēs esam, protams, viss ir līdzsvarā un hormoni viss ir labi, bla. Ir vienkārši lekt virsū, kaut ko paņemt visi vīrieši, tik labi tu mirdzi, tu vienkārši, kas saka, man ir kaut kāds sporta kolēģis, kurš ieiet zālē ovulācijā un vienkārši visi vīrieši uz viņu skatās. Iet kaut mēnešos, vienkārši tā kā neviens nepievērš uzmanību. Pilnīgi mēs tā kā izdodam citas smaržas. Un, piemēram, arī luteālajā fāzē un mēnešreizēs var nodarboties ar seksu, kur, man liekas, vispār noņem stigmu par to, ka mēnešreiz laikā ir sāpīgi. Tās ir citas lietas, bet vienkārši ir vajadzīgs daudz vairāk laika. Un es tiešām informēju, man ir luteālā fāze, mums tas pēc 30 minūšu tā kā kaut kas jādara līdz penetrācijai. Pilnīgi noticē, man vispār es neesmu interesēta. Luteālā fāzē lubrikants obligāts. Bez lubrikanta vispār ejiet bekot, tā kā tad mēs stundu pusotru te mēģināsim kaut ko uzsākt. Labāk lubrikanta, tas visu notiek tādā. Bet arī vēl viena lieta. Ģimenēm ar bērniem. Šis ir tas, ko es teikšu zeltiņiem, liekas, visiem nelūgts padoms. Ejiet uz randiņiem, kad jums piedzimst bērns. Tāpēc, ka es brutāli prioritizēju. Tā, kad piedzima bērni, tas man bija kā ielikts. Man ir bail pazaudēt vīru. Es pirmajā vietā, tad vīrs, tikai tad bērni. Tātad vecākais bērns un tikai tad jaunākais bērns. Un brutāli. Mīrstatāk mājās viņš man iedod pirmai buču. Tagad jau tā nav, man ir fainas, jau arī pašapziņa normāli augstāk. Bet idejas, kāpēc iet uz randiņiem? Tad, kad piedzimst bērns, mums nav laika, mums nav valklīts. Jūsu telefonā ir vismaz 7 cilvēki, kam jūs uz stundu varat bērnu uzticēt. Guļošu ratiņos, parkā vēl kaut kā. Tāpēc, ka kāda jēga no tām partnerattiecībām? Redzi, es lieku preventīvi. Es nedaru to, ka kaut kas ir noticis, es daru preventīvi. Kāda jēga no tām attiecībām, ja jūs viens otru vairs neredzat? Randiņš varbūt arī bērni guļ, mēs uztaisam tevi, vai dzerat vīnus, alkoholu, baigi daudz vairs nelietoju, apsēžat, ēdat sieru un vienkārši skatāties tupi sienā, kur ir tā pārsaruna. Es gribu vēl pēdējo. Ko tu esi novērojis strādājot kā? Tu esi tā kā intimitātes... Intīmo ainu koordinators. Izstāstīs, ko tas īsi. Intīmo ainu koordinators nozīmē cilvēks, kas palīdz filmās veidot seksa ainas, līdzīgi kā cīņas koordinators, kas palīdz veidot mākslīgas cīņas. Tā es esmu cilvēks, kas palīdz veidot mākslīgas seksa ainas, jo filmās nekas nedrīkst notikt pa īstam, jo tas ir porno, un to, piemēram, Amerikā nedrīkst rādīt. Un tas ir darbs īstenībā ļoti tehnisks, dažreiz ir ietot košana, dažreiz uzvilkt intimitātes veļu, dažreiz tiešām runāt par kustībām, kādas būs, vai stāstā iekļaujas, dažreiz tas arī uzklausīt aktieru, režisoru, operatoru traumas un mēģināt saprast, kā mēs tajā dienā ar viņām varam apstrādāt. Bet es neesmu ārsts, es neesmu seksa kočs. Bet... Un tāpēc man tev jautājums ir, tomēr tev ir savu secinājumu gan no tā, ko tu lasīji, ejot pati terapijā, runājot atklāt par šīm lietām. Arī šobrīd, es domāju, ka citu jau atklāt runā. Kā tu izjūti, cik mēs esam atvērti runāt par tādu seksualitāti? Un, sevišķi man sievietes vairāk interesē. Paši, kaut vai sakot ar to, ka pašas sev atzīt, kas ir ok un ne, un cik daudz gribās, bet ir kaut kāds secinājums, cik labi, tā tad... Es stereotipizētu ļoti šobrīd, jo... Es saprotu. Man šobrīd ir riktīga dilēma starp divām, atcaur grāmatām runāšu.
starp divām grāmatām. Ir ķermenis atcerās, ja Body Keeps the Score, kur man arī kā intīmāna koordinātore, tā bija viena no pamatgrāmatām, kas bija jāiztas ļoti smagi. Es viņu neesmu pat pabeigusi. Es viņu lasu jau 3 gadus, viņa ir ļoti smaga. Un tajā pašā pusē ir sliktā terapija, kurš, starp citu, Kilboks kundzei ļoti patīk, jo, es smējos, jā, jo tas attaisno to, ka viņai nav jāiet pie terapeita, nav jāārstē neviena savu traumu. Nu, līdzsvars ir kaut kur pa vidu, kā es saku. Nav tā, kā ķermenis atcerās, ka visas traumas, viss mums ir trauma, viss ir jāterapeitē un lalā, un nav arī tā kā tajā sliktā terapija, kur nekas nav trauma, visu vajag izturēt un lalā. Kaut kur pa vidu ir tas ceļš. Un man šķiet, ka seksualitātes jautājumos lielā mērā, un ja tu gribi tieši par sievietēm, bet arī par vīriešiem, cik daudz tas mūsu ķermenis atcerās, un cik vājprātīgi daudz ir bijušas sliktas pieredzes. Vājprātīgi daudz, ka tu īstenībā, un es bieži nonāku ar cilvēkiem ļoti tādās, sarunās, kur cilvēki pastāsta, es pastāstu, tas nav mans mērķi, vairs tas nav mērķiecīgi, agrāk man bija mērķiecīgi pastāst savus traumiņus, es tev palīdzēšu, tagad tā vairs nav, tagad es vienkārši varu uzklausīt, un tas aiziet līdz vecumiem 2 gadi, 3 gadi, 4 gadi, 5 gadu vecumi. Ar visiem opišiem tagad arī brīnišķīga atklātība bija par vectēvu zināmu, neatceros viņu vārdu, labprāt nosaukt viņu vārdu. Kad es domāju, ka lielā mērā mēs pat neapzināmies, kādas traumas, kas mums seksualitāti bieži vien bloķē. Tāpēc es saku tas, ko tur ir mini. Man terapijas gadi, es neesmu bijusi izvarota, es neesmu seksuāli tikusi izmantot vismaz vecumā, kuru es atcerētos, pilnīgi noteikti nē. Bet tad, kad man bija liela trauksme par seksualitāti, es ar vienu no saviem 5 terapeitiem, kas man dzīvi ir bijuši, runāju, kas tas ir, kāpēc man tā ir. Un tad es domāju, varbūt nezinu, kādas vēl dzimtas traumas, kā mans ģimenē saka, nekas arī nav bijis, bet tad es domāju arī par onanētājiem 5 gadu vecumā, kad man nāk virinātājs pretī vai tur dzimumlocekli aiztiek tramvajā. Un vai arī es atrodu žirafes žurnālus 8 gadu vecumā, un viņus izlasu mājās. Tas visu man nav pārstrādāts. Līdz ar to es arī bērniem saku, jums ir miergas, ka jums ir sliktie taureņi, jeb tarakāna vētrā. Jo labie taureņi ir tā kā, sliktie ir ļoti līdzīgi sajūta, bet tā kā, pastāstiet. Pat, ja ir kauns, ka vienkārši pastāstiet, jo varbūt tur ir kaut kas, ko es nesaprotu, mēs to varam izrunāt. Tāpat 1. klasēs redz pornoskolā un vēl kaut ko. Nu šobrīd tas ir ar internetu laikmetu ļoti. Ar to es tev, Inga, par seksualitāti varu atbildēt tā, ja mēs ignorējam pilnībā visas zīmes un visu, kas ir bijis ar mums un ceram, ka mums būs brīnišķīga seksuālā dzīve un viss būs baigi forši un tam līdzīgi. Liekas, arī ir 2 galējības, ka tev ir nenormāli daudz seksuālo traumu, tu esi nenormāli atvērts un gatavs visu tikai, lai piedzīvotu atkal to šausmīgo sajūtu kaut kādā ziņā. Un tajā pašā mirklī, kad tu pilnībā to tā kā noliec, man liekas, nekad nepiedzīvo, bet traumas iespējams ir pat bijušas pilnīgi vienādas, bet tās stratēģijas, kā mēs viņas ar viņam rīkojamies. Tāpēc es nevaru nerunāt par seksualitāti, nezinu, kas. Un arī, bet ja pat ja nekā nav, tāpat sieviešu objektifikācija, tu vari izlabot manu vārdu, un tas vispārējais tas ir ietekmējis. Es esmu bijusi daļa no šīs problēmas, es esmu modelinga. Es atvainojos, esmu viss par to, es pelnīju naudu ar krūtīm, ļoti daudz naudas. Ar krūšturiem, vispārējām photoshopēto un visu šito. Es esmu bijusi daļa no tās problēmas. Un tā kā, bet par seksualitāti man mamma bija ļoti atvērta, kāds varbūt pateikt, ka pārāk atvērta. Es arī mēģinu ieturēt, būt atvērta ar bērniem, bet arī ne. Pirms man meita zina, kas ir dzimuma akts. Viņas vecumam atbilstošā veidā ar dēlu daudz grūtāk runāt, viņš ir daudz atturīgāks, tur es tā kā slēdzu vīru klāt. Bet man liekas, arī mūsdienās ļoti forši ir audzināšana arī bērniem džimbas skola, vai otra skola ir 2 skolas, kur viena māca par vardarbību, otra māca par seksuālo vardarbību, kur viņi atnāk no bērnu dārza un saprot, ka onkulis viņa gultā zem biksītēm nav ok. Un tad, un mēs par to runājam. Es neatbildēšu tavu jautājumu. Es zinu. Nē, es domāju, vienmēr jau katram var saslēgties un tā tālāk. Es domāju, varbūt reizēm arī nav jārunā par tām traumām, bet es domāju, ka mums kaut kā nav pieredze. Līdzīgi kā pa mēnešu reizēm publiski nerunāt arī par tādām seksualitātes lietām, un man liekas, ka, varbūt es arī ļoti kaut kā no sevis arī projicēju, bet ka reizēm es domāju, ka sievietēm, man nav, protams, datu, un tas ir mans stereotips, ka arī tu pat pati sev, kautrējies kaut ko stāstīt vai atklāt, un tad tad es tev kaut ko pastāstīšu, kas varbūt iedvesmos kādu citu cilvēku. Arī kauns par pieskaršanos sev un tam līdzīgi, man liekas, ir ļoti liela pasaule. Es arī neesmu bijusi vienmēr brīva, nav tā, ka es esmu superguru, vai kaut kā tā. Bet man šķiet, kaut kas arī teica, ka mēs pieskaramies sev, liekot krēmus un visu kaut ko, bet īstenībā jau seksuālo baudu mēs ļoti labi varam dot arī sev pašas. Un viena no dāvanām, kur šobrīd dāvina savam redzam, ir womanizers. Klitoris stimulators, sveiciens seksistēm. Tiešām ļoti labi sens, tur šis man par šo neviens nemaksā. Tiešām, tad man ir bijuši daudz, kas saka, kur es biju agrāk? Tiešām pusminūtes laikā tāds orgasms, kurš nekad dzīvē nav bijis, un, protams, atšķirās. Vienām ir klitorāls stimulācijas orgasms, citām ir vaginās dažādi, bet tā kā
pamēģināt. Paga, kāds notiek? Tā kā tu ej uz dzimšanas dienu, tur viss liek savus dāvanas davā iekšā. Nē, es jau zinu, ko es dāvināju. Man tad nav jau jāliek dāvanas, vienkārši es zinu, un es pasaku, kas tas ir womanizers. Ne jau bez visām dāvinām, bet kā idejas, ka zinu, ka ir kaut kādas, kurām es tiešām gribu uzdāvināt, viņām interesēs, viņām patiks, vai nav partners, vai tikko šķīrušās, vai vēl kaut kas. Un es tev pateikšu atklāti, tad, kad es vairāk ļāvos arī kaut kādā intimitātē ar sevi, es vispār sapratu, kas man patīk. Un ko mēs varam gaidīt no otra, vai kā mēs varam zināt, kas mums patīk, ja mēs tiešām to nedaram. Un tas ir par kaunu, cik bieži mēs tiešām jūtam kaunu saistībā ar seksualitāti, vai kur vēl par masturbāciju un tam līdzīgi. Arī par vīriešiem, nevajag arī teikt, ka vīrieši onanē visu laiku, viņi visi ir arī tur. Līdz ar to tas ir gan šeit, gan tur, viss ķermenis ir reāli saistīts kopā, bet man šķiet, ka womanizers reāli kaut ko izmēģināt. Tagad arī būs advents kalendārs, man liekas, advents kalendārā arī vienā kabatiņā ir mazais womanizers, kas ir tas seksīs kalendārs, tam līdzīgi. Tā kā, bet tā kā, kāpēc nebaudīt, ja var baudīt? Un vēl viena lieta. Atkal atceroties to cilvēku dizainu un to astroloģiju, ja paņem vērā kaut ko tādu, mēs katrs esam atšķirīgs. Un es jau redzu tavu saving. Bet idejiski vienam varbūt varam paņemt ārā, bet es piekrītu, ka mēs esam visi atšķirīgi, ja? Jā, un vienam varbūt tā seksualitāte dabīga, un viņam gribās un ir ziņa. Citam vienkārši tas nav. Un tas ir pilnīgi ok. Un tu apzināties, ka tu esi normāls arī, ja tev negribās kniepties visu laiku un tam līdzīgi. Jā, bet par to prioritizāciju arī es, vīrs, un tikai tad bērni. Tas arī ir tāds, cik bieži mēs, kaut vai tā lieta, kā uzlikt sev pirmajai šķīvi, tad vīram un tikai tad bērniem. Cik bieži mēs tā darām? Nezinu, kā man arī bišķiņi jau rakstīja uzsprāgs smadzenes, ka man bija tas pieredze tās, kas publicēja Instagramā, kur viena sieviete viņai 5 bērni, viņa saka, ja būs pēdējais šokolādes gabaliņš, to apēdīšies pati. Man bērni izaugs un varēs daudz ēst dzīvē šokolādu. Un tas man bija tā, tiešām? Tā drīkst darīt, ja? Tas man bija tāds, ok, ka jau vienmēr ir, protams, es arī ļoti daudz lieku sev pirmie, tā es nevaru teikt, ka esmu super kaut kāda tur baigā mamma, bet, ar vecumu arī tas mainās. Klausies, man. Pagaidi, vēl viena lieta par seksualitāti. Saki. Ieplānot seks, sestdien rīt bērns, kādās multnīt mums ir seks. Es ceru, ka vieši to nedusmosies, ka es pasaku, bet tā vienkārši ir. Tā, kad mums ir šī visa pārap seksam, ir jābūt ieplānotam, un tu jau zini, un tu jau ceturtdien jau sāc trīties, jo tu zini, ka sestdien jau varbūt būs. Tas ir tas arī, ko man saka gan Elīna Zese pēdējās sarunās, gan arī Diana Zanda, visi sevišķi ar bērnu, seks ir jāsāk plānot. Tas, kas ir no tās Elīnas sarunas tikko svaigi arī, kas bija publicēta, ka, ok, es nezinu, vai viss var atslābināties, ka tev mājās ir tie bērni, gan viņi arī saka, viņai bija tur vakari, kad vīrs pasaka bērniem, viss 8 jāiet savā istabā, mums ir savs laiks, ja tu dari, ko tu vēlies. Bet, opcija tā varētu būt. Rītā vismaz arī nav nogurums. Vakarā jau bieži vien ir ļauj man pagulēt. Jā, tas man arī patīk. Man Amerikā es gāju bišķiņ pie psiholoģa, saka, atsāku iet, man bija iespēja un apmaksāja apdrošināšanu. Un man ļoti patīk tā viņas frāze, ka viņa teica, vīriešiem seks ir, lai atslābinātos, un sievietēm ir jābūt atslābinājušamās, lai gribētu seksu. Kā arī tas pretrunīgais, kas aiziet. Bet labi. Man ir tik daudz, ko teikt. Arī par seksu vēl. Mēs esam jau stundu runājuši. Es domāju, ka pietiek, jo mēs es teicu, mēs tā runājām. Mēs droši vien izrunājam, cik normāli cilvēki izrunā 2 stundās. Zini, kā es vienīgais domāju, varbūt, kad es pamēģināšu, saliksim kaut kādas saites nedaudz, vai es ielikšu aprakstā pie šī video nosaukums tām grāmatām. Vismaz daļai. Tu ļoti daudz mīs minēji. Ja kas manā Instagramā var bookworm sadaļā highlightos. Tur jau ir highlightā. Karusele ar visām tām grāmatām. Tur jau ir. Tev patīk, un tad sievietes, kas šo klausās, ejiet lūdzu uz Māras, kā to savus saglabāts highlightos. Highlightos, tur ir bookworm. Vēl uztais, kas arī paliks vienmēr mūžīgi mūžos, ja? Super, Māra, milzīgs tev paldies. Jā, man arī ir pārsteidz atkal ko padomāt. Jūs zini, kā, ir jau tā, ka arī, kad tu saki, tu lasi man grāmatu, daudz ko jau zini, bet ir forši tā atkārtošana visu laiku, ja? Kad tu atceries, un tad ir tāda iedvesma, un tad... Vai arī, piemēram, par matiem. Es tagad pie sadarbības matiem, man tas vēl nav aktuāli, bet es izlasīšu un zināšu. Un piemēram, arī, mēs tik daudz ko neizrunājām. Inga varētu, šī ir tēma, par ko vajag runāt arī ar draudzenēm, arī par seksualitāti pārējo. Mēs varam runāt savā starpā par to. Nevajag baidīt, nav visu laiku jārunā par politiku un mašīnām savā starpā. Mēs varam izglītot vienu otru un zināt to, ka tu neesi viens ar vaginālo sausumu 45 gados. Jā, lūdzu. Tur es tev pilnībā piekrītu, jā. Mazāk kaunu, vairāk par to runājam. Labi, Māra, paldies tev liels.